Ja tu savā pašvaldībā vēlies attīstīt digitālo darbu ar jaunatni, šis video ir tieši tev. Projektā sadarbībai ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūru var pieteikties novadu pašvaldības, valsts pilsētas, kā arī pašvaldību apvienības. Sadarbībā ar visām Latvijas pašvaldībām vēlamies stiprināt un attīstīt darbu ar jaunatni, jo īpaši izmantojot digitālā darba ar jaunatni pieeju, dažādu pašvaldībai un pašvaldībā esošo jauniešu izaicinājumu risināšanai. Projektā plānojam iesaistīt vairāk kā 10 000 jauniešu, tādējādi nodrošinot viņiem iespēju ar digitālā darba palīdzību sniegt savu ieguldījumu pašvaldības dzīvē, kā arī pašvaldībai atbalstīt savus jauniešus. Projekta galvenie ieguvēji būs jaunieši, kuriem izmantojot dažādas mūsdienīgas 21. gadsimta digitālās tehnoloģijas, būs iespēja paplašināt savu redzesloku, kā arī iesaistīties dažādās aktivitātēs. Tāpat ieguvēji būs arī darba ar jaunatni veicēju pašvaldībās, kuri projekta ietvaros varēs apgūt mācību ietvaros dažādas tēmas, tādas kā digitālais darbs, neformālā izglītība un citas. Tādējādi sasniedzot jauniešus savās pašvaldībās, kā arī atbalstot un arvien aktīvāk iesaistot esošos jauniešus, izmantojot digitālā darba ar jaunatni pieeju. Piesakoties pašvaldībām jāizveido komanda, kas ir darba ar jaunatni veicēji, un būs arī tās personas, kas izveidos un pēc tam īstenos šo projektu. Līdz ar to mēs vēlamies, lai pašvaldības šajās komandās iesaista gan jaunatnes lietu speciālistus un jaunatnes darbiniekus, gan arī citu pašvaldības iestāžu, kā sociālie dienesti, izglītības iestādes, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Sākotnēji 2024. gada pavasarī pašvaldības ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūru noslēgs sadarbības līgumu. Pēc sadarbības līguma slēgšanas pašvaldību pārstāvi piedalīsies tiešsaistes un klātienes mācībās, izstrādājot savu projektu idejas, veicot digitālā darba ar jaunatni kartēšanu savās pašvaldībās, kā arī saņemot mentoru atbalstu. Tādējādi 2024. gada noslēgumā plānots, ka pašvaldības iesniegs savus projektu idejas jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, pēc kura apstiprināšanas 2025. gada sākumā tās varēs uzsākt īstenot savus projektus. Vairāk informācijas jaunatne.gov.lv